Mums vajadzētu aplūkot vēl vienu paņēmienu, kas radās kādā rītā, kad es pamodos domādams par savu svētrunu. Tajā es gatavojos runāt par uzticēšanos Dievam, paļaušanos viņa spēkam un varai grūtos apstākļos. Es pamodos un manā prātā uzplaiksnīja šāda doma. Māci cilvēkiem sacīt, Jēzu, es izvēlos uzticēties tev. Man bail no metodēm, ko lieto, lai manipulētu ar draudzi, jo tas notiek pārāk bieži. Man nav nekas pret aicinājumiem, kas izteikti no kanceles. Es tikai baidos tādus izteikt, tādēļ es to nedaru. Un es ļoti pretojos šai domai tik ļoti, ka visu laiku mēģināju to izmest no galvas. Un es pat nespēju domāt par savu svētrunu, jo tā bija viena no tām reizēm. Es gribētu, lai Dievs to darītu biežāk, bet es tik reti, kad varu sacīt, hei, Dievs ar mani runāja, vai arī es nojautu, ka Dievs ar mani runāja. Visbeidzot es nodomāju, tas patiesi varētu būt bijis Dievs. Tā nu es noplātīju rokas. Labi, Dievs, man tas nepatīk, bet es to darīšu. Liekas, ka tas varētu nākt no tevis. Tad es devos uz baznīcu un jau pašā svētrunas sākumā tiem teicu, vai jūs neņemsiet ļaunā, ja lūkšu jums visiem kopā skaļi sacīt, Jēzu, es izvēlos uzticēties tev. Un viņi uzreiz atsaucās. Viņiem tas patika. Vai arī jūs to gribat pateikt? Sacīsim kopā, Jēzu, es izvēlos uzticēties tev. Sakiet to vēlreiz, Jēzu, es izvēlos uzticēties tev. Labi. Es jums ainošu dažādas situācijas, un kad es jums jautāšu, ko jūs par to teiksiet, tad atbildiet man. Jūs paskastītē atrodat rēķinu, tas ir negaidīti liels, un jums nav ne jausmas, kā jūs to atmaksāsiet. Ko jūs sacīsiet? Jēzu, es izvēlos uzticēties tev. Jūs aiziet pie ārsta, un tur ir saņemti negatīvi biopsijas rezultāti. Ko jūs sacīsiet? Jēzu, es izvēlos uzticēties tev. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā jūs zaudējat darbu, un jums nav ne jausmas, kā jūs apmaksāsiet rēķinus. Ko jūs sacīsiet? Jēzu, es izvēlos uzticēties tev. Āmen, tieši tā. Todien es sacīju ļaudīm. Mēģiniet jaunajā nedēļā lietot šo frāzi. Katru reizi, kad vecā daba gribēs jūs pārņemt un kontrolēt, kad tā mēģinās izstumt Kristu no jūsu dzīves, vai arī bloķēt viņu, pamēģiniet izmantot šos vārdus. Un notika brīnišķīgas lietas. Tajā pēcpusdienā mēs sākām saņemt stāstus par to, kas notika. Nāc, Diana, un pastāsti to kopā ar mani. Mums pat bija grūti noticēt visam, ko mums stāstīja pa telefonu. Jā, mūsu draugi Maiks un Diāna toties devās mājās. Viņa dēls bija mašīnā kopā ar tiem, un Maiks sacīja Diānai, atais logu, un viņa to izdarīja. Un tad viņš viņai uzkliedz, nu izdara to bla bla bla, vai kaut kā tam līdzīgi. Pēc tam viņi paskatījās viens uz otru un sacīja, viegli iedomāties, ka tas bija diezgan aizvainojoši. Jo nevajag jau kliegt, kad tu esi blakus. Viņi uz mirkli paminstinājās, un tad Maiks sacīja, vai tu nedomā, ka mums vajadzētu sacīt, Jēzus, es izvēlos uzticēties tev, un viņi uzreiz sāk smieties. Tas salauz ledu un pārtrauc pašu es paaugstināšanos. Tik vienkārši viņa domas tika pārorientētas tajā virzienā, kurā tie vēlējās. Viņi nobrauc vēl dažus kvartālus, bet tad viņiem priekšā nostājās kāda kravas automašīna, pilnībā nobloķējot tiem ceļu. Maiks sāka gausties, un viņa es pamodās, bet viņa tam sacīja, vai tu nedomā, ka mums būtu jāsaka, Jēzu, es izvēlos uzticēties tev? Un atkal tas visus izlīdzināja, un viņi smējās. Un tā mēs sākām saņemt zvanus. Visbeidzot es palūdzu draudskopjus, lai viņi piezvana visiem un saka, lai draudzi turpina izmantot šos vārdus, un nākamās nedēļas dievkalpojumā viņiem būs iespēja līdzdalīt to, kā viņiem ir gājis. Ak vai mēs vēl nekad nebijām ieteikuši kādu tik vienkāršu paņēmienu, ko tik daudz cilvēki būtu izmēģinājuši, un kas būtu bijis tik iedarbīgs. Todien es runāju svētrunu tikai kādas 5 līdz 7 minūtes. Mēs klausījāmies stāstu pēc stāsta. Kāds, kam bija saspīlētas attiecības darbā ar kolēģi, kurš katru reizi, kad tiem bija sanāksme, to vienmēr aizvainoja, viņš sacīja, ka šajā nedēļā katru reizi, kad viņš nojauta, ka tubojas kāda kritizējoša vai tiesājoša doma, kad paša es sāka paaugstināties, viņš vienkārši sacīja, Jēzu, es izvēlos uzticēties tev,
un šīs domas tika izkliedētas, un šie vārdi vēl joprojām ir pirmais un galvenais paņēmiens pārveidotai dzīvei draudzē, kuru mēs atstājām pēc 6 gadu kalpošanas. Tas ir vienkārši apbrīnojami. Vēlāk mēs šai frāzei pievienojām vēl: Jēzu, es izvēlos uzticēties tev, kad tu saki. Mēs izmantojām vārdu Jēzus, un tajā ir spēks, un mēs izmantojam vārdu izvēlos. Jūs droši vien esat dzirdējuši vārdus, viss atkarīgs no gribas pareizas darbības. Mēs izmantojam vārdu izvēlēties, jo tajā pausta uzticēšanās, un tad tas tiek nostiprināts ar atsaukšanos. Jēzu, es izvēlos uzticēties tev, kad tu saki. Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumu, lai nāk zināmi Dieva priekšā, ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Jēzu Kristo. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvar ļaunu ar labu. Jēzu, es izvēlos uzticēties tev, kad tu saki, baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Jēzu, es izvēlos uzticēties tev, kad tu saki, no jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas ceļ draudzi un nes svētību klausītājiem. Un vēl jūs ievērosiet, ka minētais attiecas uz 8 jomām, kurās šad un tad mums ir cīņas. Un ir minēts vairākas rakstvietas. Mēs esam atklājuši, ka tas ir ļoti iedarbīgi. Diānai bija kāds piedzīvojums pie ārsta, kur viņai tas ļoti palīdzēja. Ak jā, es aizgāju pie ārsta, lai pierakstītos kādas pārbaudas veikšanai. Un es iegāju uzgaidāmajā telpā, kur es runāju ar sekretāru un izklāstīju, kāpēc es šeit esmu ieradusies. Viņa nebija īpaši laipna pret mani. Es netiku sacījusi viņai neko tādu, kas viņu aizvainotu. Es nezināju, kādēļ viņa tā pret mani izturējās. Varbūt viņa nebija labi izgulējusies vai kas tam līdzīgs. Un tā no es apsēdos, paņēmu raksturvietas, kas man bija līdzi, ko pārlasīt. Es nesāju līdzi raksturvietas uz lapiņām un lietoju arī Bībeles apsolījumus. Jā, Bībeles apsolījumus, bukletus. Viņai ir laminētas kartītes, ko paņemt līdzi mašīnā. Tā es nolēmu tās pārlasīt un padomāt. Kad apsēdos, es sāku domāt, ko gan es tādu biju izdarījusi. Kaut kas nebija kārtībā. Tad es sāku lūgt par šo sievieti, lasīju raksturvietas un mēģināju saprast. Un tas tev lika sajust mieru? Jā, es jūtos daudz mierīgāk un mani iesauc atpakaļ ārsta kabinetā. Un pirms tu turpini, gribu pievērst jūsu uzmanību procesam. Viņu kārdināja. Tu sacīji, ka tava vecā dzīve vēlējās. Es vēlējos pateikt kaut ko viņai pretī. Viņa vēlējās teikt kaut ko pretī, jo šī sieviete izturējās rupji. Jā. Tā vietā viņa izlēma to nedarīt. Viņai bija izvēle, par ko domāt. Viņa varēja apsēsties un ierauties sevi un prātā pārcilāt šo notikumu, taču tā vietā viņa izvēlējās savas domas vērst uz augšu, ne uz zemes lietām, kā sacīts Kolosiešiem 3:2, un lūgt par šo cilvēku. Ievērojiet šo secību, tas ir ļoti svarīgi. Un tā es tiku atkal iesaukt kabinetā. Pagāja kādas 5 minūtes, un man vajadzēja atgriezties pie šīs sievietes, lai sarunātu nākamo vizīti. Un es nodomāju, ak vai, es apsēdos pie galda, un viņa bija pilnīgi mainījusies. Es biju apmulsus, jo viņa un viņas attieksme bija mainījusies. Un mēs nezinām kādēļ, bet mēs zinām, ka nekas nebūtu mainījies, ja Diāna būtu reaģējusi, kā pašas es prasa, tā vietā ļaujot plūst Kristus dzīvei un atdzīvinot Kristus dzīvi caur vārdu spēku. Redziet, cik tas ir svarīgi. Ja vēlaties visu ātri, mēs visi to vēlamies. Mēs vēlamies atbildes, un mēs tās vēlamies ātri. Tādā biedējošā laikmetā mēs dzīvojam. Bet mazās lietās šie vārdi ir ļoti iedarbīgi un spēcīgi. Jēzu, es izvēlos uzticēties tev, kad tu saki, bet tas nozīmē arī to, ka vienā vai citā veidā svētajiem rakstiem jābūt mums par rokai. Vai nu galvā, vai nu līdznēsājot, vai ko mazāku kartītes, vienalga ko, rakstiem jābūt viegli pieejamiem. Mums patiesi labi jāorientējās rakstos. Tagad mēs vēlamies nedaudz runāt par kaut ko neiedomājami vecmodīgu. Un tas ir ikdienas svētbriežu laiks.
Mēs nezinām, kā par to runāt tādā steigas kontekstā. Ir milzum daudz dažādu veidu, kā pavadīt šos īpašos brīžus. Un mēs šo pareizo veidu aizvien vēl meklējam. Un jūs jau zinat, ka problēma nav tanī, lai atrastu pareizo veidu. Problēma ir vienkārši nosargāt nesteidzīgu laiku pavadīšanu kopā ar Dievu. Un ir jau svarīgi censties paspēt iepirkties, paspēt laikā izbraukt, un šādā dzīvē mēs esam ierauti katru dienu, bet mēs darām tik maz, lai pavadītu šo dzīvi ar mūžības vērtību, apzinoties, ka tā nepiedar mums, ka mēs paši neesam visi centrā. Katru dienu mēs dodamies no vietas uz vietu un esam notikuma centrā, un tad mums notiek tik daudz lietu. Mēs braucam un visu dienu kaut kas notiek, un mēs ar to netiekam galā, ar ko esam cerējuši. Vai jūs domājat, ka peldētājs Maiks Felps būtu saņēmis kaut vienu no savām 8 zelta godalgām, ja nepavadītu daudz stundu vienatnē basēnā, peldot apļus? Ja mēs gribam kaut ko sasniegt, ja mēs gribam izskatīties labi, kad būsim visu redzes lokā, tad mums jābūt nopietnam nošķirtam laikam, kad mēs esam nost no visu acīm un kad mūs neviens nevēro. Ironiski, bet šim īpašajam laikam būtu jābūt brīnišķīgam laikam, jo ir taču jauki pavadīt laiku kopā ar Jēzu, un tomēr tas ir tik dīvaini, un es neesmu dzirdējis, ka kāds to spētu izskaidrot, bet ir šī sevišķā pretestība, kas liedz mums pavadīt klusu nodošanās laiku garīgām pārdomām. Ja ignorējat šo pretestību un tomēr to darāt, tad visbiežāk tas ir ļoti vērtīgi pavadīts laiks, bet pret to ir vērsta gandrīz vai demoniska pretestība. Un tomēr nav vārdu, lai izteiktu, cik nozīmīgs un svarīgs tas ir. Tas ir gandrīz kā, ļaujiet man izmantot medicīnisku analoģiju, ja jau reizi esam šādā vidē. Jūs zinat, ja cilvēkam ir orgānu transplants, tad, lai organisms nenoraidītu jauno orgānu, viņam visu mūžu jālieto medikamenti, vai ne? Redziet, paši es darīšu visu, lai noraidītu Kristus dzīvi, un mums nepieciešams imūnsistēmu nomācošs režīms garīgajā dzīvē, lai paši es mūsos nenogalinātu Kristu. Tā nu tas ir, un mēs par to nedaudz parunāsim. Vispirms es vēlētos izlasīt savu mīļāko Bībeles rakstu vietu, kas izskaidro, ko nozīmē apģērbt Kristu. Kolosiešiem 3 no 12 līdz 14. Jūsu grāmatiņās tās nav. Tātad Dieva izvēlēti šai jaunajai mīlestības dzīvei, ģērbieties apģērbā, ko jums izraudzījies Dievs, līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, klusā izturībā, disciplīnā. Esiet mierīgi, mierā ar otro vietu, ātri piedodiet pārkāpumus, piedodiet tik ātri un pildīgi, kā Meistars piedeva jums, un neatkarīgi no to, ko vēl jūs ģērbjat, ģērbieties mīlestībā. Tas ir jūsu pamata apģērbts visu laiku, nekad neesiet bez tā. Kolosiešiem 3, 12, 14. Jūs neietu ārā no mājas pirms nebūtu apģērbušies, vai ne? Jā. Mums katru dienu ir garīgi jāapģērbis. Un ir viens veids, kā mēs abi to darām. Man šķiet, tu to izmanto vairāk. Jā, tas ir veids, kā es iesāku šo nodošanās ceļu. Tie ir 4 soļi, kas palīdz uzģērbt Kristu, ejot cauri katrai dienai. Mēs to saucam par NAK. Pirmais solis – nodēt sevi kā dzīvu svētu upuri. Vienkārši būt gatavam, sniegt sevi Dievam un ļaut viņam darīt ar mani, ko vien viņš vēlas. Mums nepārtraukti jāupurē paši es, jo tas nemitīgi grib aizbēgt no altāra kā dzīvais upuris. Mēs par to jau šorīt runājam, un tad jāspēr nākamais solis apzināti pārdomāti aizliedzot sevi. Tiem, kas viņam sekoja, viņš sacīja, ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliedz sevi un ikdienas ņem uz sevi savu krustu, un lielākai daļai no mums tas jādara vairākas reizes dienā, iespējams daudz reižu dienā. Un staigā man pakaļ. Jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to izglābs. Un 3. solis – klausīt Dieva gribai. Esiet gatavi darīt to, ko viņš jums lūdz darīt. Man patīk Jēkaba 4:17. Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku.
Un Jēkaba 1:22 rakstīts, bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji paši sevi maldinādami. Te atkal minēta maldināšana jeb pievilšana. Ja jūs vēl to neesat sapratuši, tad dzīvot pārmainītu dzīvi nozīmē izcīnīt cīņu jūsu prātā. Un kad šī cīņa būs uzvarēta, arī ar uzvedību viss būs kārtībā. 2. korintiešiem 10. nodaļā. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Tieši otrādi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Un Efeziešiem 6. nodaļa. Ko mēs tur mācāmies? Kas ir gara zobens? Vai zinat, kas ir gara zobens šajā Dieva bruņojuma sarakstā? Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu. Kas tas ir? Tas ir Dieva vārds. Tieši tā, jo mūsu cīņas ieroči ir spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgas iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Un Filipiešiem 4:8, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Tā ir cīņa par mūsu domām. Kāds reiz ir teicis, mēs pārāk daudz ieklausāmies sevi. Visi šie ieraksti, kas tur tiek atskaņoti, ir nekam nederīgi. Mums vairāk ir ar sevi jārunā, sakot, nē, es tajā vairs neklausīšos. Es tev pateikšu, par ko tev domāt. Tu man vairs neteiksi, par ko man domāt. Un tad jūs izvēlaties, par ko domāt. Jūs izvēlaties viņa vārdu un domājat par to šo domu vietā, kas tikai baro pašais. Kad jūs to pārtraucat darīt, jūsos rodas izsalkums pēc tās domu dzīves, kas baro pašais, bet tā vietā jūs izvēlaties pavisam citu domu dzīvi, tādu, kas pamatojas Dieva vārdā. Pastāst par savu lūgšanu. Jā, 13. lapspusē. To es lūdzu katru dienu, kad nolēmu nodoties. Patiesībā tas tikai iekļauj tās 4 attieksmes, par kurām mēs runājām. Pirmajā rindkopā es pateicos kungam par situācijām, ko viņš man liek piedzīvot, jo es zinu, ka tas veido manu raksturu, vai nu man tas patīk vai nē. Un ir jāizdara daudz izvēļu. Otrkārt, es izvēlos nodot sevi kā dzīvu upuri un lūdzu viņu pārņemt vadību par visu manu dzīvesveidu, it īpaši ieskaitot manas domas, emocijas un vēlmes. Es jums pateikšu, ko viņi jums nepateica. Viņi lūdz Dievam kontrolēt arī to, ko viņi ēd un dzer. Tie, kas pazīst Diānu, ir redzējuši viņu sveram 20-30 kg vairāk nekā viņa sver šobrīd. Pēdējos pāris gadus vai vairāk, kopš izmainītas dzīves, viņa patiesi jūs sacītu, ka viss ir Dieva ziņā. Viņa pār sevi valda vairāk nekā jebkad agrāk savā dzīvē. Un pirmo reizi dzīvē viņai atkal ir tāds svars, kā tad, kad aprecējāmies. Tas ir iespaidīgi, vai ne? Pirms 45 gadiem. Pirms 45 gadiem. Un man tas ir kā brīnums. Katram, kas reiz cīnījies ar savu svaru kā es, tas patiesi ir brīnums. Jā, un interesantākais ir tas, ka agrāk katru reizi, kad viņi zaudēja svaru, jūs diētas ieturētāji zinat, kā tas notiek. Uzņemat, zaudējat, atkal uzņemat. Zemākais svars, ko viņi spēja sasniegt, bija par 9 kg vairāk nekā viņi sver šobrīd. Bet, kad viņi šo lietu uzsāka jaunā veidā, ar izmainīto dzīvi un lielākoties vienkārši nododot šo lietu viņam un lūdzot Dievam, lai viņš palīdz viņai katru dienu izvēlēties, pašai pat īpaši nenopūloties, mēs abi bijām pārsteigti par to, ka viņas svars gāja tikai uz leju, un šobrīd viņas sver vēl par 9 kg mazāk nekā jebkad agrāk. Tas apliecina Dieva spēku, kad tu sāc atļaut viņam patiesi pārņemt sevi un pārmainīt tavu attieksmi un uzvedību. 4. lapspusē ir aprakstīts vairāk par izvēlēm. Jūsu grāmatiņās tam nav numuru, tas ir 4. rindkopā. Lūgt Dievam atklāt grēku. Un nedariet to, ja nevēlaties, lai viņš parāda, kas jūsos ir tāds, no kā jāatbrīvojas. Jo viņš to darīs, un es lūdzu viņam parādīt manu egocentrismu, dusmas, rūgtumu, kriticismu, pievienojot šeit jebko, kas ir jūsu dzīvē, no kā jums vajadzīga atbrīvošana.
Ir vēl daži ieteikumi, kas minēti 14. un 15. lapspusēs, atklāti sakot, tie darbosies jebkad. Jautājums tikai ir, vai mēs tos pielietojam vai nē. Ir daudz dažādu veidu, kā veidot vienam ar otru attiecības. Ir daudz dažādu veidu, kā mēs viens ar otru varam būt kopā, mājās, draugos, ģimenē, draudzē, neskaitāmos veidos, un tie visi savstarpēji atkarīgi un saistīti. Redziet, mēs jums pieminam tikai dažus. Jautājums ir, vai mēs pavadām laiku, esot kopā. Šeit ir laba vieta lūgšanām. Pirms darāt jebko citu, atveriet savu sirdi Dievam lūgšanā, kurā izvēlaties izmainīto dzīvi. Es domāju, ka ir vairāki iemesli tam, ka mēs vēl joprojām cīnamies. Mēs saprotam, ka mēs vairāk esam iekš paša es, nevis Kristus dzīvē. Un viņš saka, ja mēs pieņemam viņu, mēs kļūstam jauni radījumi, un mums jāiegūst jauna identitāte Jēzu. Viens no lielākajiem trūkumiem visā šajā seminārā ir pieņēmums, ka jūs esat pieņēmuši Kristu un viņā esat droši, un tagad mēs te tikai runājam par brīnumaino ceļojumu viņam mūs pārveidojot. Mūsu identitāte ir skaidra. Mēs tagad runājam par ceļu, kas ir kā process, kurā arvien vairāk un vairāk tiekam viņa vadīti un kļūstam viņam arvien līdzīgāki. Ja mēs saprastu, ka mūsu identitāte ir viņā, es domāju, ka šis ceļojums būtu veiksmīgāks. Izvēloties izmainīto dzīvi, apstipriniet, ka esat to saņēmuši un pieprasiet Bībeles apsolījumus. Jūs to varat izdarīt. Ir cilvēki, kas šo procesu ikdienas praktizē pusstundu dienā un ir atraduši to ļoti iedarbīgu. Man patīk 16. lapspusē rakstītā pašaizliedzīgā lūgšana. Tā ļauj atcerēties, ka mana identitāte ir Kristu, un es vēlos sevi nodot viņam. Un tālāk, pēdējā rindkopā, man jo īpaši patīk vieta, kur teikts, es uzticos tev, lai darītu lietas, ko es nevaru izdarīt, atmest to, ko es nevaru atmest, un pats galvenais būt tas, kas es nevaru būt. Mums šī lūkšana ļoti patīk. Vai ziniet, es reiz domāju, ka tas ir kā Mikimaus uz skruķiem dzīvot ar kādu citu rakstītām lūkšanām. Bet tad es sapratu, ka patiesībā lielākā daļa no psalmiem ir lūkšanas. Un es esmu ļoti daudz ko ieguvis dzīvojot ar tām, lūdzot un pārdomājot lūkšanas, ko ir uzrakstījuši citi cilvēki vai kas atrodams psalmos. Es tikai lūdzu tās no sevis paša. Un pārsteidzoši ir tas, ka 85% iedzīvotāji vienalga vai piederīgi kādai baznīcai vai ne, reliģiozi vai ne, saka, ka tiem ir lūkšana dzīve. Un es brīnos, kādēļ tas neko nemaina. Un beidzot es sapratu, ja mums nav dzīvā vārda, tad viss, par ko varam lūgt, esam mēs paši. Varbūt vēl kāds. Kolosiešiem 3 ir teikts, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Lūkšana dzīvei spēcīgi jātiek veidotai un pamatotai dzīvā Dieva vārdā. Un es neesmu pārliecināts, vai mēs to jau esam sapratuši, bet patiesībā tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Es vēlos mazliet pārslēgties, dosimies uz 48. lapspusi, pašu pēdējo lapspusi, kur es vēlos iziet cauri dažiem no šiem principiem. Un tie ir principi tam, kā dzīvot pārmainītu dzīvi. Ja lasīsiet Marka evaņģēliju 8. un 9. nodaļu, jūs ieraudzīsiet 6 dienu periodu Jēzus dzīvē, kad viņš bija kopā ar mācekļiem un aizvien mēģināja viņiem pateikt, ka viņš mirs, un tad atkal tiks augšām celts, bet viņi to nesaprata. Mēs to noprotam no tā, ka tad, kad tas notika, viņi bija šokēti. Tur aprakstīts arī gadījums, kad mācekļi no zēna nevarēja izdzīt demonu. Notika 2 lietas. Viņi nevarēja saņemt garīgo spēku, kas tiem bija vajadzīgs šajā krīzē. Un viņi nebija spējīgi būt tie, kuros un caur kuriem varētu izpausties Kristus spēks, lai notiktu dziedināšana. Visbeidzot, Jēzus viņiem jautāja, par ko viņi ceļā bija strīdējušies, un viņi neteica neko un nevēlējās par to runāt, taču tie strīdējās par to, kurš būs tas lielākais. Tad, kad es ir dzīvs, garīgais spēks manī ir bloķēts,
un caur mani tas ir bloķēts arī priekš citiem. Numur 2. Mēs runājam par augšām celšanās spēku, ka tas nāk caur nāvi, tad, kad esam miruši savam es. Numur 3. Šeit ielikts tikai humora pēc. Numur 4. Ir Dallasa Villarda vārdi, un tie ir brīnišķīgi. Tie, kas miruši sev, nav pārsteigti, kad lietas neiet, kā viņi to vēlējušies. Tie nejūtas sāpināti, kad lietas nenotiek, kā viņi to vēlas, un viņus nekontrolē lietas, kas nenotiek, kā viņi to vēlas. Ko jūs par to teiksiet? Vai tie nav labi vārdi? Mēs zinām, mēs daudz grēkojam. Numur 6. Tas, kas notiek ar mums, ir samērā mazsvarīgi, bet tam, kas notiek mūsos un caur mums, ir ļoti tālajošas sekas. Vai tu vēlētos parunāt par mūsu mājas pārdošanu? Jā. Tas bija pavisam nesen. Jā, novembrī mēs Portlendā izlikām māju pārdošanai, jo tad, kad viņš aiziet pensijā, es vēlējos pārcelties, lai būtu tuvāk saviem mazbērniem. Mūsu mazbērniem. Mūsu mazbērniem. Ak jā, tie ir mūsu mazbērni, mūsu meitenes, 2 meitenes. Un mēs to izdarījām saulaicīgi. Tas laikam bija mēnesis vēlāk, kad nolēmām, laikam ejot, ka ir jāpazemina cena. Mēs pamazinājām cenu. Iesākām 15,000, par 15,000, jo šis tirgus šobrīd ir brīsmīgs, jūs zināt, visbeidzot mēs to pārdevām februārī. Nē, aprīlī. Aprīlī. Jā, aprīļa vidū. Jā, un mēs izlēmām mājai veikt pārbaudi. Pārbaudi parādīja, ka mūsu kanalizācija visā 30 metru piebraucamajā ceļa garumā ir jāuzrok, un kanalizācijas vats jāsalabo, un tas jāapmaksā mums. Jā, izmaksas bija jāsadz mums. Pirmais piedāvājums, kas nāca, bija $10,000. Mēs jums stāstām notikumu, kur Dievs visas lietas nenokārto tik gludi, kā gribētos. Mēs pazeminājām cenu līdz minimumam, un šeit tev, ne no kurienes vēl uzrodas kanalizācijas labošana par $10,000. Beigās mēs atradām cilvēku, kas bija gatavs to izdarīt par $4,000, bet jebkurā gadījumā tā nauda tika burtiski aizpludināta pa notakt cauruli, burtiski. Īpašais šī stāstā ir tas, ka Dievs šim notikumam ļāva notikt patiesi brīnišķīgā laikā. Agrāk mums tas būtu atnesis spriedzi, nemieru un strīdus, un diezgan daudz savstarpēju pārbaudījumu, tad vēl neapmierinātību un nemieru. Viņš mūs tam izvadīja cauri. Bieži sacīja, Jēzu, es izvēlos uzticēties tev. Daudz reižu tieši tā. Pievērsiet uzmanību vārdiem 6. punktā. Tas, kas notiek ar mums, īstenībā ir nebūtiski. Tas, kas notika ar mūsu māju, sīkums. Mēs par to diezgan ātri aizmirsīsim. Tam, kas notiek mūsos un caur mums, ir tālējošākas sekas. Tādēļ, kad kaut kas atkal notiks, mēs varam atgriezties pie tā, mēs saspringti neiedziļināsimies tajā, kā tas atrisināsies, bet gan tajā, kā nodoties Kristum, lai viņa dzīve turpinātu plūst caur mums. Un piedzīvojot dažāda veida pārbaudījumus, mēs priecāsimies, vai tas nav lieliski? Zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma. Ir pienācis laiks, sastopoties ar jebkādām grūtībām, lielām vai mazām, teikt: Kungs, šī ir iespēja tev padarīt mani dziļāk un pilnīgāk par tavu īpašumu, vairojot tavu slavu un tev nododoties un palaižot vaļā to, pie kā esam tik cieši pieķērušies, labi? Numur 7. Šo jūs sapratīsiet. Vai ar gribas spēku cenšos, lai sasniegtu, vai apzināti nodotos, lai saņemtu? Mēs ar Diānu būtībā pavadījām lielāko daļu mūsu dzīves mēģinot sasniegt. Jūs par to dzirdējāt agrāk. Un, kad mēs iemācījāmies nodoties un uzņemt viņu, tā bija patiesi pavisam cita pasaule. Šo Diāna izlasīja kādā kalendārā. Vingrināšanās padara pilnīgu, tādēļ esiet uzmanīgi, kādās lietās jūs vingrinaties. Esiet īpaši uzmanīgi ar to, ko jūs vingrinaties domāt. Pievērsiet vairāk uzmanības savai domu dzīvei. Un mums ļoti patīk numur 10. Grēks ir tas, ko jūs darat, kad jūsu sirds nav apmierināta ar Dievu. Tā ir bijusi pārveidojoša ietekme. Un man jums jāsaka, ka šim semināram ir vairāki trūkumi.
Dažas no tiem mēs apzināmies, bet par dažiem droši vien vēl sevi maldinām un tos vēl neapzināmies. Bet viena no lielākajām nepilnībām šajā seminārā ir tā, ka mēs jums līdzdalām vairākus stāstus par to, kā Dievs pārveido un izmaina mūsu dzīvi, un jūs varētu no šejienes aiziet ar primāro domu savā dienas kārtībā, kā nokļūt pārveidotajā dzīvē, lai būtu laimīgāk un viss iet labāk. Man ļoti patīk šie vārdi. Piedzīvot Dievu, tas pats par sevi ir kaut kas daudz vairāk nekā visas citas pieredzes kopā. Šie pārmainītās dzīves blakus efekti ir jauki un brīnišķīgi. Lai pārliecinātu jūs par šīs pārmainītās dzīves īstenumu, mēs jums esam daudz pastāstījuši par blakus efektiem, bet pamats ir vienkārši piedzīvot Dievu. Bet, ja mēs to darīsim tikai tāpēc, lai saņemtu svētības, mēs tuliņ būsim atpakaļ kopā ar savu es. Mums vairāk jākoncentrējās uz svētītāju, nevis uz svētībām. Vai saprotat? Tas ir ļoti svarīgi. Tādēļ mēs esam ļoti pateicīgi un slavējam to kungu un līdzdalam jums šīs liecības, lai jūs redzētu, kā parādās Kristus mūsu dzīvē. Bet pats galvenais ir vienkārši piedzīvot Dievu un viņa darbus. Lūksim par to. Kungs, tu esi mums devis laiku. Un, kungs, palīdz mums to neizmantot savtīgi un kalpojot sev, bet palīdz ilgoties pavadīt laiku ar tevi, dzirdot, ko tu saki un klausoties tevī. Un arī pārdomājot visu, kas tu esi un visu, ko tu saki. Māc mums būt pacietīgiem un gaidīt uz tevi, kungs. Tavā vārdā to lūdzam. Āmen.